Jauns gads, jauni plāni un arī jaunais lidojuma plāns ir klāt jaunā ētera laikā. Turpmāk visa gada garumā ar jums tiksimies katru ceturtdienu 20:30 ar atkārtojumiem svētdienās īsi pirms pusdienas laika, bet nu gan ķersimies klāt raidījuma tēmām. Vispirms, kā jau gada sākumā pienākās, atskatīsimies uz pagājušā gadā sastrādāto. Pirmām kārtām dosimies ciemos pie Civilās aviācijas aģentūras, kas ir galvenā iestāde, kas uzrauga visu, kas debesīs notiek. Kāds gads Civilās aviācijas aģentūras izpratnē bijis 2012. Ir bijis labs gads. Praktiski visus mērķi, kas mums bija uzdot, mēs viņus esam izpildījuši. Diemžēl gada beigas mūs sarūktināja ar 2 cilvēku bojājēju. Tas viņu izmaitāja, bet caurmērā attiecībā uz visiem pārējiem darbiem un iesāktajiem mērķiem mēs esam apmierināti ar rezultātiem. Bet par visu pēc kārtas. Un kārta vispirms ir lielajām lidmašīnām, kas pārvadā pasažierus vai kravas. Un te arī labā ziņa visiem tiem rīdziniekiem, kuru ikdienu, ja neapgrūtina, tad katrā ziņā dara mazāk ērtu lidmašīnu radītie trokšņi. Nākošais gads mums ir termiņš, kad Latvijai ap lidostu Rīga ir jāizstrādā trokšņu ietekmes mazināšanas karte. Teiksim, tā, ka mēs ļoti aktīvi pie tā strādājam jau kādu laiku un būs izmaiņas gan lidojuma maršrutos un lidojuma trasēs. Teiksim, mēģināsim ņemt vērā iepriekšējos gados novēroto, dažādās sūdzības saņemtās, un tad attiecīgi tie maršrutus plānojam projektēt tādā veidā, lai netiktu veikt lidojumi zemā augstumā virs blīvi apdzīvotām vietām, kā tas šobrīd ir Babītē vai Piņķos, piemēram. Izrādās iedzīvotāju neapmierinātībai ir pamats un noskaidrots arī to galvenais vaininieks. Šobrīd visvairāk, protams, Nacionālā aviosabiedrība ir tas, kurš dominē šeit lidostā Rīga, un attiecīgi viņu lidmašīnas tad arī iedzīvotāji redz un dzird visvairāk. Tā kā nacionālais pārvadātājs veids vairāk nekā 60% no visiem Rīgas lidojumiem, tad diezgan arī saprotams ir tas, kā ir Baltika lidmašīnas visvairāk arī redzamas. Bet vai no trokšņa vispār ir iespējams izvairīties? Tie, kas dzīvo lidlauku tūmā, joprojām gan dzirdēs, gan redzēs lidmašīnas. Bet mēs mēģināsim trajektorijas izplānot tā, lai tieši lidojumi virs blīvi apdzīvotām vietām, ciematiem, kas šeit ir sabūvēti, nenotiktu, kur tas ir iespējams. Jā. Izrādās mainīt trajektorijas nav neiespējamā misija. Citas aviosabiedrības šobrīd savus maršrutus jau ir izplānojušas savādāk, kā to dara Nacionālā aviosabiedrība. Otrs lielais jautājums, ko Civilās aviācijas aģentūra nevar nepieminēt, ir gaidāmie darbi lidostā. Te galvenais ieguvums, ko jutīs pasažieri, miglas dēļ stipri retāk nāksies lidostu slēgt, tādēļ nolaišanās nebūs jānovirza, piemēram, uz Tallinu. Tā kā mums mūsu reģionā blakus jūrai nav retums šādu gadījumu, mēs esam saskaitījuši pēdējo gadu laikā, kad redzamība ir bijusi tāda, kas varētu ietekmēt arī reizes, ir kopš 2009. gada tāda ir bijuši vairāk kā 600. Teiksim, tas ir pietiekami liels rādītājs, teiksim, lai sāktu uz to arī reaģēt. Esam nonākuši arī pie jau pieminētās vispārējās nozīmes, jeb mazās aviācijas un mazajām lidmašīnām. Trešais bloks, kam pievērsīs uzmanību gan visā Eiropas Savienība, gan arī mēs šeit Latvijā, ņemot vērā to pēdējo negadījumu ar bojā gājušiem, kas ir bijis. Tā ir vispārējās nozīmes aviācija. To pārsvarā jutīs tie, kas ir Latvijā mazajā aviācijā iesaistīti. Bet pozitīvi tie pasākumi no viņu skatu punktu raugoties būs pozitīvi. Šie pasākumi mainīs uzsvaru ne tik daudz uz dažādu normatīvu aktu, vai izdošanu, vai precizēšanu, bet uz dažādu semināru, dažādu izglītojošu pasākumu organizēšanu šajā segmentā. Ja arī jums īsti netapa skaidrs, ko nozīmē iepriekš solītās pārmaiņas, lūk neliels skaidrojums. Viens no piemēriem, ka būs vienkāršotas administratīvās procedūras un arī normatīvu aktu prasības, tuvinot Eiropas Savienības aviāciju, pieņemsim ASV esošā aviācijā, kur salīdzinot ar Eiropas Savienību, teiksim, tas režīms
ir drusku liberālāks. Bet noslēgumā atgriežoties pie lielām un globālām lietām, jāpiemina, ka Latvijas civilās aviācijas aģentūra arī starptautiskā līmenī strādās, lai finālā ieguvējs būtu pasažieris. Turpināt darbu pie vienotās gaisa telpas izveides, kas ir liels Eiropas Savienības projekts. Viņš ir vērsts uz aviosabiedrību izmaksu samazināšanu, uz dažādu reisu kavējumu, gan lidostās, gan gaisā, ko katrs pasažieris ir izjutījis. Maršrutu samazināšanu, ko arī katrs izjutīs. Jo biļešu cenas vai nu nepieaugs tik strauji, vai varbūt pat samazināsies dažādos reisos. Visa tā sistēma kopīgi ir jāizveido, lai pasažieris no vienas izejas vienā lidostā uz otru galamērķa lidostu, lai nokļūtu ar vismazākiem traucējumiem. Gribas ticēt, ka visi lielie, arī Eiropas mērogā veicamie darbi vainagosies ar to, ka reāli labumu izjutīsim mēs, pasažieri. Starp citu, runājot par pasažieriem, Latvijā no lidostas Rīga lielākais pasažieru pārvadātājs, protams, ir Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica. Šobrīd vairs nav nekāds jaunums un noslēpums tas, ka Air Baltica pagājušā gada nogalē parakstīja līgumu par 10 jaunu Bombardier C sērijas lidmašīnu iegādi. Par to, kāds bija ceļš līdz šī līguma parakstīšanai nākamajās minūtēs. Izvēle par labu Bombardieru lidmašīnām neesot bijis viegls process, un faktiski galīgais lēmums tika pieņemts pārunu pēdējā etapa pēdējā vakarā. To jau pagājušajā vasarā Farnborough avio šovā Lielbritānijā, kur tika parakstīts arī nodoma protokols par darījumu tieši ar Bombardieru, atzina Nacionālās aviosabiedrības vadītājs. The decision was taken on a day when Airbus, Boeing and Bombardier were invited in Riga. So all of their teams were there for a final day, and in that night it was decided. So it was decided last week at a night, and it was while all three were present. So that was the final negotiation round. The whole process took now up to 2 years if you go back in history, but the decision was happening last week at a night in Riga. Iepriekš bija izskanējusi informācija, ka visaktīvāk par iespēju nodrošināt Air Baltica ar jaunām lidmašīnām cīnījās ASV lidmašīnu ražotājs Boeing un Francijas aviobūves kompānija Airbus, ar ko Bombardieru viena vakara laikā izdevās pārtrumpot Airbus un Boeingu, atklāts netiek, un netika arī šodien, kad pēc turpat pusgadu intensīva darba ir parakstīts arī lidmašīnu iegādes līgums. Jāteic gan, arī tā rakstīšana, precizēšana un pārprecizēšana esot turpinājusies līdz pat parakstīšanas dienas rītam. It's a big contract with a lot of details, and in the detail there are a lot of issues where we had long discussions, very long discussions, until last night. So the signage was today, and we discussed until this morning. I got an SMS in the morning at 6:30 saying that this one is now also fixed. Lai vai kā, pāris dienas pirms Ziemassvētkiem līgums bija pilnībā sastādīts un parakstīts. Tā detaļas ir konfidenciālas, un šodien uzrunā, kuru amatpersonu Air Balticā gribi, iemesls par labu Bombardieru joprojām tiek minēts tikai viens. Ekonomiskais izdevīgums. It's the total economic package which comes with it. Ja mēs varētu ar šīm lidmašīnām lidot jau šogad, tad tā būtu milzīga ekonomija par tām izmaksām, kas mums ir saistībā ar reaktīvajām lidmašīnām Boeingiem, kas mums tagad flotē. Gribat zināt, kas konkrēti veido ekonomisko izdevīgumu? Mēs arī to gribējām. Un to neskaitāmas reizes dažādos variantos esam mēģinājuši arī noskaidrot. Tiesa atbild neko īpaši konkrētāku tā arī nesniedz. Šie nosacījumi nozīmē to, kāds ir gan lidmašīnu lidojuma attālums, gan pacelšanās svars, gan dzinēji, gan tas, kādas tehnoloģijas būs pieejamas pilotiem, gan iegādes nosacījumi, gan pirms piegādes maksājumi, cik ir lieli, gan to, kādas mēs, kādu mēs atbalstu varam saņemt no ražotāja pilota apmācībā. Tur ir ļoti gara virkne nosacījumiem. Protams, mēs viņus nekad neteiksim, kādi viņi ir konkrēti, jo tā ir konfidenciāla informācija un mums to neļauj izpaust līgums. Nu labi, līgums neļauj izpaust detaļas, bet runā, ka pilotu apmācību lidojumiem ar jaunajiem Bombardier C sērijas lidmašīnām
esot apņēmies pilnībā nodrošināt lidmašīnu ražotājs. Tā ir? Tas jau tad es atklātu pārāk daudz līguma detaļu, un to es nevaru teikt. Kā jūs teicat, tas līgums ir konfidenciāls, arī tās detaļas. Bombardier ražotāji apgalvo, ka jaunā lidmašīna nodrošinās par 15% zemākas lidojuma izmaksas un par 20% mazāku degvielas patēriņu. Jaunais dzinējs nodrošināšot arī ievērojami samazināt trokšņu un izmešu līmeni. Lidmašīna būšot turpat 5,5 kg vieglāk par citiem šīs klases lidaparātiem, bet pasažieriem tajā būšot nodrošināta šajā klasē labākā salona vide. Visu rezumējot, reālajā dzīvē tas nozīmē, ka mēs varam samazināt izmaksas uz degvielas patēriņu, uz rezerves daļām un visām tam komponentēm. Tas nozīmē, ka biļetes cena 2015. gadā būs zemāka? Tas reāli, protams, nav atkarīgs tikai no lidmašīnas, tas ir atkarīgs arī no degvielas cenas, un to mēs nevaram paredzēt, bet, ko mēs varam paredzēt, jā, tās būs zemākas nekā lidojot ar citām lidmašīnām. Vienvārds sakot, jaunās lidmašīnas esot lielisks pirkums, kuru slavē gan pārdevējs, gan arī pircējs. Un tomēr tās ir pilnīgi jaunas lidmašīnas, kas vēl nav veikušas lidojumus, un viss iepriekš sacītais pa lielam ir teorētisks. Tādēļ arī saprotams ir daudz satraukums par to, ka šīs lidmašīnas būs pārāk jaunas. Citiem vārdiem sakot, kā katrai jaunai lietai, arī tām var būt bērnības slimības, vai pasažieri varēs justies droši. This aircraft will be and is the most tested aircraft, modern commercial airliner that's ever been built. The amount of testing that we're doing is unprecedented, and the amount of time that we're taking to do it. So you think the first flight's coming up, but even today, Aircraft Zero, we call it, is flying in our test facility. It's got moving surfaces, it's hooked up to the computers, everything being simulated today. So in essence, it's flying today. Vienvārds sakot, Bombardier ir labākās lidmašīnas, ko ar Baltics varēja iegādāties, un reāli labumu no tā izjutīsim arī mēs, pasažieri. Bet tas, ka lidmašīnas slavē gan tās ražotājs, gan jaunais pircējs, kas tomēr ir valsts uzņēmums un kuram principā ir jāatskaitās sabiedrības priekšā par lielākiem pirkumiem, nav nekāds lielais pārsteigums. Mūs interesē, kā šo darījumu vērtē eksperti, par to jau pēc īsas pauzītes. Un pienāca laiks uzzināt, kā eksperti vērtē ar Baltic lēmumu iegādāties jaunās, vēl nelidojošās Bombardier C sērijas lidmašīnas. Par ekspertiem esam izvēlējušies vispirms Valentīnu Vasjuku. Viņš ir uzņēmējs, kurš pats arī saviem spēkiem ir uzbūvējis vairākas lidmašīnas, un šajā mirklī lidmašīnu būve ir viņa uzņēmēja darbība. Tās ir lidmašīnas, kas ir izpelnījušās atzinību visā pasaulē, un no lidmašīnu būves viņš šo to saprot. Otrs eksperts ir Aivars Grahoļskis. Viņš ir aviācijas konstruktors, kurš arī paša rokām ir uzbūvējis vairākas lidmašīnas, un šo to no lidmašīnu būves saprot. Tādēļ pirmais jautājums viņiem. Tā kā esat paši būvējuši lidmašīnas pēc rasējumiem, kādi ir secinājumi, vai uz papīra uzliktais un teorētiski aprēķinātais dzīvē piepildās pa visiem 100%? Pēc manas pieredzes absolūti nekad tā nesanāk, jā, kā viens pret vienu. Vienmēr kaut kādas izmaiņas materiālos, izmaiņas dimensijās un lidojuma kvalitāte un tā tālāk. Uz papīra ir viens, beigās sanāk pavisam kaut kas cits. Pa lielākai daļai lidmašīnas, kas tiek būvētas, parasti viņas ir pat labākas nekā viņas aprēķina. Jo rēķins iet uz to vissliktāko variantu, zemāko, jā. Bet tā, teiksim, aviācijas pieredze rāda, ka tie rezultāti parasti ir labāki. Un kā ar Bombardier C sērijas lidmašīnām pēc publiskajā telpā pieejamās informācijas, kā vērtēt šo darījumu? Cik es zinu, pēc aprēķiniem tur izmantosies gan jaunas tehnoloģijas tajā lidmašīnā, gan jaunie dzinēji, un viņa būs daudz ekonomiskākā un daudz, varbūt, ietilpīgāka, kas būs arī, tā kā teiksim, labāk priekš biznesa. Manā uztverē tas ir ļoti drosmīgs gājiens ar skatu nākotnē un ar ļoti lielu pievienoto vērtību. Kā es to domāju? To, ka šīs ir jaunas tehnoloģijas, kas ienāk Latvijā,
Tās ir jaunas lidmašīnas, un ja mēs ņemam, kad viņas eksploatē 15-20 gadus, viņas ļoti labi tālāk var pārdot. Un tomēr, kā ir ar tā saucamajām bērnības slimībām, kas šķiet ir neizbēgamas runājot par kaut ko pilnīgi jaunu, vai tās neapdraudēs lidojumu, tātad arī pasažieru drošību? Parasti 40 stundas. No 40 līdz 50 stundas laikā, lidojuma laikā, visas tās kļūdiņas visas atklājās, jā, kuras parasti ir ļoti tādi sīkumaini, jā, jo pa lielam viss pārbaudās jau, teiksim, tā rūpnīcā vai darbnīcā. Jā. Iemesls šim bērnības slimībām apmēram tā lampiņa vienu nedega, jā, pie durvīm, vai nenodzisa pie durvīm lampiņa, jā. Apmēram tādas slimības, nopietnas slimības, nopietnas kaitas, ja šīs bērnības slimības nesatur. Mēs neticētu nekam jaunam, ka mēs vēl joprojām brauktu ar zirgiem. Un tā ir. Bet, ja tā var sacīt, saldais ēdiens, kas vismaz nedaudz daudzveidos publiskajā telpā raidīto informāciju par jauno lidmašīnu iegādi, kā arī pašu lidmašīnu ražotāju. Savu viedokli par darījumu sniedz Uldis Peļņa. Vēl nesenā pagātnē viņš bija Air Baltica inženieru nodaļas vadītājs un arī pats piedalījās jauno lidmašīnu izvēles procesā. Arī šodien Ulda darbs ir saistīts ar inženieru pakalpojumu sniegšanu un par to, kā notiek lidmašīnu iegāde un kādi faktori tiek vērtēti. Viņš ir vairāk nekā labi informēts, bet pie Bombardiera. Pie jaunu lidmašīnu iegādes Air Baltica aktīvi strādā jau kopš 2011. gada. Kādas lidmašīnas tika vērtētas kā Air Baltica flotes jaunās asins? Liels darbs tika ieguldīts Boeingā un Airbusā. Salīdzinot, analizējot, skatoties, kurš ir par ko labāks, ar kuriem parametriem, ar ko mums jārēķinās nākotnē, ja mēs eksportētu vienus un mēs eksportētu otrus. Bet par šo Bombardier C-sērijas vispār nekad pat netika pieminēts tāda lidmašīna. Tātad apstiprinās apgalvojums, ka faktiski jau brīdī, kad Air Baltica vadība bija nolēmusi par labu Boeingam vai Airbusam, pēkšņi uzrādās Bombardier, kas abu lielāko avioražotāju piedāvājumu pārtrumpoja. Tavuprāt, ar ko viņiem tas izdevās? Bet ar ko var izdarīt, pārdodot neeksistējušu produktu? Tikai ar cenu. Ar īpašiem ekskluzīviem nosacījumiem, ne ar ko citu tas nevarētu būt. Oficiālā informācija vēsta, ka 10 lidmašīnu iegādes darījuma vērtība atbilstoši katalogam ir 764 miljoni ASV dolāru. Šķiet laikam atslēgas vārds ir kataloga cena. Tas, ja tu pērci vienu lidmašīnu, tā ir tā kataloga cena. Bet, ja tu pērci 10 lidmašīnas, tas ir viens no pirmajiem klientiem. Tā kataloga cena ir daudz zemāka. Uldis, lai arī pa lielam zina, kā notiek šādu darījumu slēgšana, tomēr nevēlas pat aptuveni pieļaut, cik reāli zemāka ir īstā cena. Tomēr viņš dod labu piemēru, kas vismaz apmēram ļauj spriest, kāda varētu būt darījuma reālā vērtība. Piemērs ar Ryanair. Viņš noslēdz ar Boeingu tādus līgumus apmēram vairākus vai par 100 lidmašīnu iegādi. Viņš nolidoja kaut kādus 5 vai 10 gadus ar tiem Boeingiem. Uz Boeingus varēja pārdot tirgu nopelnot. Lietota lidmašīna pēc tam maksāja dārgāk nekā jauna līdzpirka no Boeinga. Taču lidmašīnu iegādes cena netuvu nav vienīgais būtiskais faktors. Avio kompānija attiecībā par lidmašīnu ļoti daudz intereses, tehniskā apkopa, rezerves daļa. Un ar to visu jau vienmēr var spēlēties. Jā. Svarīgi, vai Bombardieris ir ieinteresēts 10 lidmašīnu pārdošanai, ziedot ļoti lielas naudas summas. Grūti pateikt. Tas ir jau viņa motivācija, jo es nezinu, kāda viņiem ir, viņa mērķi Eiropas tirgo ar šo lidmašīnu. Protams, ir mērķi daudz pārdot. Un to brīdi apmēram ir noslēgta līguma apmēram par 150 lidmašīnām. Bet, tas nav daudz. Un līdz ar to tiem, kas sāks eksploatēt, būs ļoti nopietnas problēmas ar tehnisko apkopu, ar rezerves daļām, rezerves daļu piegādes laikiem, rezerves daļu remontiem, ar lidmašīnas tehniskajām apkopēm, jo nebūs, kas to piedāvā. Bet tomēr kādam taču ir jābūt pirmajam. Svarīgi ir tas, lai tas pirmais, kurš uzņemās šo pionieru lomu lidmašīnas eksploatācijas sākumā, apzinātos visus šos riskus, kādi viņam ir. Viņš būtu gan finansu, gan visu pārējo resursu ziņā gatavs tam, ka tā lidmašīna arī var apstāties kaut kad. Ja 10 lidmašīnas var apstāties reizē uz mēnesi,
lai viņš arī tādiem gadījumiem ir gatavs. Lai vai kā, līgums ir parakstīts un 2015. gadā gaidāms, ka Air Baltica floti papildinās jaunās Kanādā ražotās lidmašīnas. Kādi ir plusi un kādi mīnusi? Plusus noteikti ir jau pārskaitījuši un piepušķojuši Air Baltica runas personas noteikti. Un pie tā nav ko piebilst, un es domāju, ka tam arī ir taisnība, ka tāds ir. Protams, tā lidmašīna ir jauna, moderna materiāla, un ir vieglāka, tērē mazāk degvielu, aerodinamika ir labāka nekā iepriekšējās paudzes lidmašīnām, dzinēja ir labāka, jā, sistēma strādā labāk. Tas tā noteikti ir, un pasažieriem ir ērtāk. Tas tā noteikti ir. Bet mīnus ir tas, ka mīnus kā tāda lidmašīnai var teikt, ka nav. Mīnus ir tas, ka Air Baltica būs viens no pirmiem, kas sāks eksportēt. Un sastapsies ar zināmām problēmām. Tā būs jauna, moderna lidmašīna ar jaunām, modernām slimībām. Taču tā saucamās bērnības slimības nav vienīgais aspekts, kas rada satraukumu. Ļoti liela varbūtība, kad paredzētajā laikā, protams, viņas nebūs Rīgā. Mēs varam paskatīties un nedzīvot izolētā pasaulē, jā, un neskatīties tikai uz Bombardieru, paskatīties uz Airbus un uz Boeing. Pēdējie viņu izstrādājumi Boeingam Dreamliner 787. Viņš tika piegādāts aviokompānijām ar 3 gadu aizkavēšanos. Un Airbus pēdējais izstrādājums, Airbus 350, tā teikt, tika ievests eksploatācijā ar 80 mēnešu nokavēšanu. Un tie ir lielākie ražotāji ar vislielākiem pieejamiem resursiem un vislielāko pieejamo pieredzi. Un Bombardieris ir daudz mazāks, un viņiem pieredze ir daudz mazāks. Es apšaubu, ka viņi šo procesu, jaunas lidmašīnas, teiksim, ražošanu, testēšanu, certificēšanu paveiks daudz veiksmīgāk nekā Airbus. Aviokompānijai tās, kas ir pasūtījuši šīs lidmašīnas, it kā rēķinās, ka viņas būs pieejamas, viņiem jārēķinās, ka viņas nebūs pieejamas. Jābūt plānam B, ko viņi darīs, tad ja šīs lidmašīnas aizkavēsies par gadu vai par 2. Papildus tam, ka visticamāk lidmašīnas Latvijā parādīsies vēlāk nekā šobrīd tiek stāstīts, ir sagaidām arī citi sarežģījumi. Viņu jaunums un varbūt kaut kādas tehniskās nepilnības radīs nērtumu pasažieriem. Tad lidmašīnas varbūt nelidos, tad viņas varētu lidot, jā. Un tas būs izmaksas, tāpēc, ka viņas stāvēs uz zemes, izmaksas būs viņas atkal dabūt gaisā. Bet noslēgumā par pašu uzņēmumu Bombardieru. Uldim ar to ir bijusi darīšana laikā, kad Air Baltica iegādājās jaunās turbopropelleru lidmašīnas Bombardier Q400. Un lūk, kāda secinājuma. Tā, ka mums parādījās pirmās problēmas, teiksim, tā nemaz tik būtiskas, jau vienkāršas. Bombardieris teica, ka mēs tādas problēmas nezinām. Jūs esat pirmie, kas par to sāk. Tā, ka mēs kontaktējamies citām aviokompānijām, viņi teica, nekā nav. Viņiem nav taisnība. Mēs viņam esam teikuši 100 reizi, bet viņi vienkārši to nedara. Ar Q400 bija zināmas problēmas, ko prognozēja ar jaunajām C sērijas lidmašīnām. Un tā viņu sapratne par to, kas viņu sagaida eksploatācijā, ir diezgan atšķirīga no tā, kas tiešām sagaida to lidmašīnu eksploatācijā. To es pārliecinājies ar šīm Q400 lidmašīnām. Es arī biju Kanādā, es arī nodarbojos viņu pieņemšanu, es runāju rūpnīcas cilvēkiem un strīdējos ar viņiem ļoti ilgi. Un man ir pilnīgi pārliecība, ka viņiem tā saprašana nav, kas notiek aviokompānijā. Un tomēr visu rezumējot, jaunās lidmašīnas būs labas un drošas vai nē? Šaubu par to, ka tās lidmašīnas ir drošas un ka Air Baltica aviokompānija ir droša, par to man nekāda šauba nav. Es drīzāk vairāk satraucos kā pie citā aviokompānija lidmašīnās. Par cik es Air Baltica zinu no iekšienes, tad es zinu, cik profesionāli cilvēks strādā tur un cik atbildīgi strādā. Ja lidmašīna nebūs gatava lidojumam, tad viņi arī nelidos. Tas arī viss. Nozīmē, ja lidmašīna lidot, viņi ir pilnībā gatava un tur nekāda šauba par to nav. Tā ka izskatās, lai cik arī slavētas gan no ražotāja, gan aviosabiedrības puses Bombardier jaunās C sērijas lidmašīnas ir, tās mums sola sagādāt nemazums pārsteigumu. Bet nu gan laiks konkursam. Vispirms iepazīsimies ar mūsu iepriekšējā konkursa uzvarētāju Patriku. Apsveicu, tev ir saldas un arī sadzīvē noderīgas lietas no lidostas. Paldies! Kā tu zināji
pareizu atbildi? Tu uzmanīgi klausījies raidījumu, jeb kā? Vispār es jau esmu iepriekš piedalījies raidījumu konkursā. Un šoreiz bija tā, ka es sagatavoju jau telefonā interneta adresi un klausījos raidījumu, un es atceros, ka raidījums sākumā bija pareizi atbildi. Un tad es atbildēju ātri. Respektīvi, tu jau tā kā uzmanīgi biji sagatavojis visus ieročus? Jā, un es domāju, ka es būšu pirmais, un ja es atsūtīju pareizi atbildi, tas laikam bija pirmais. Vēlreiz apsveicam Patriku, bet laiks nākamajam konkursa jautājumam. Tam balvu sarūpējis Transporta un sakaru institūts. Ja vēlies uzzināt, kādas ir sajūtas pilotējot lidmašīnu Airbus 320, vismaz tās simulatorā, esi pirmais, kurš atbild pareizi uz jautājumu. 1909. gada 22. oktobrī kāda baronese bija pirmā sieviete visā pasaulē, kas veica lidojumu. Nosauc šīs baroneses vārdu, un lidojuma simulatorā būs tavējais. Bet man atliek vien pateikt tikai tik daudz, ka šā gada pirmo lidojumu plānu esam izpildījuši. Tiksimies ar jums jau pēc nedēļas. Nākamajā ceturtdienā, 20:30 vakarā, lai jums jauka šī nedēļa. Ātā!